Rīgā šajā nedēļas nogalē risinās studentu korporācija tikšanās, jeb tā sauktais komeršs. Tradīcija, kas aizsākās pagājušā gadsimta 60. gados, apvieno studentu korporācijas, kuru saknes meklējams pirmskara Baltijā. Pasākums ik gadu pēc rotācijas principa tiek rīkots Vācijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā. Baltijas tautas studentu korporācijas kopā sanāk katru gadu. Šogad jau 51. reizi. Rīgā pasākums sākās ar dievkalpojumu un gājienu uz brīvības pieminekli. Tā saucamā Baltijas tautu komerša pirmsākuma meklējumi 19. gadsimtā, kad aizsākās plaša studentu biedrība darbība augstskolās. Sākoties padomju gadiem, visas korporācijas tika slēgtas. Tomēr rietumos Baltijas korporācija kustība turpinājās, un drīz pēc kara tika iedibināta arī komerša tradīcija. Viņi jau eksistē kopš 64. gada, kad Vācijā savācās kopā Baltijā dibināto korporāciju Filistri. Un tā kā mūsu valsts vēl nebija brīva, tad tā tradīcija sāka savu dzīvi Vācijā, bet 94. gadā atceļoja arī uz Baltiju. Ļoti daudz studentu korporāciju biedri ir ieradušies no vairākām pasaules malām, lai atzīmētu šo dienu kopā. Šī diena ir tā, kas vieno visas Baltijas korporācijas, tās, kuras ir radušās Baltijā, kurām ir meklējums saknes Baltijā un kuru tradīcijas nāk no Baltijā. Līdz to mēs varbūt runājam dažādās mēlēs, bet mūsu tradīcijas nāk no viena reģiona, līdz to mēs esam līdzīgi domājuši ar līdzīgiem principiem, bet tā ideja un tas mērķis visām korporācijām ir viens. Mēs savācamies kopā reizi 4 gados Latvijā sanāk, bet katru gadu citā valstī un atzīmējam šodien. Uz komeršu pasākumiem ieradušies aptuveni 600 studentu. Ļoti plaši ir pārstāvēta Igaunija. Es vienmēr priecājos par iespēju atbraukt uz Rīgu. Mums te ir sadraudzības korporācija Dzintra. Baltijas tautu komerša ar dažādiem pasākumiem turpināsies arī rīt. Nākamgad tas notiks Polijā. Jānis Zariņš, Rihards Vīgans, TV3 ziņas.